Spilgtas krāsas vīpers, 2,1 grams. Forela noķerta. Tajā tīkliņā mums jau pagaidām ir 3 forelas. Visas uz vīperu, uz manu mīļo brunganīgo ar oranžo maliņu ir 2 zivs. Un šo spilgto ir 1. Teiksim tā, metieni ir kaut kādi 5 izdarīti. Tā kā es teikšu tā, ka tīri normāli. Pagaidām viss iet. Paeksperimentē ar krāsām. Jā, ka zivtiņi pagaidām ir aktīvi. Spilgtas krāsas šūpas strādā labi. Spilgts. Šāds te vispār pats izkarīt ārā. Ļoti labi. Vēl vienu metienu spilgto, pēc tam mainam kaut ko citu. Protams, ka mērķis ir vienkārši paeksperimentēt un saprast, kas notiek. Vadu es viņu diezgan ātri, attiecīgi tā kā maksimāli kā virsējos slāņos. Skaidrs tevi. Tā uz šo te ir zivs, kas ir izvilkts ārā. Šis 3 forelas, viņas ir salīdzinoši mazāks. Pēc, kad to otro vīperu es tā kā vadīju vairāk tuvāk gruntī. Un vadot tuvāk gruntī. Tā kā tur laikam vairāk tā kā višķiņa lielāka zivs dzīvo. Operations. Kas te reķeres? Zivī. Tā ir reķeres. Tā. Auk. Tā kā, mainīsim kaut ko nost. Es gribu pamēģināt, kā mums ir, kāda situācija ir ar... Kāda situācija ar vīperu. Nē, bet tumšāks krāsas Tearo, viņš ir smagāks. Tearo 2,4 grami. Šis smagāks, tāds, vidēji tumšs. Pamēģināsim, kā mums iet ar šo te. Mēģināsim varbūt tos bišķiņu tuvāk. Viņš tuvāk gruntī. Te jau manīs. Kā mums būs? Aha, skritieni. Košā. Noskaudi, ja? Noskaudi, ja? Uzlikt Tearo. Un, kā iemet iekšā un smago 2,4. Uz grimšanu, tīņš. Ar spilgtajiem interesanti. Schods. Sapīt.
Galvenais šodien ir plāns ņemt. Es paņēmu līdz savu favorite solo kātu, kas man ir, esmu tā labi iestāvējies mājās. Es gribu pamēģināt vienkārši kā ir, jo iepriekš, kad es viņu šeit strādāju, gumijām bija ļoti labi, bet ar šūpiem, wobleriem bija kā bija. Ļoti daudz nomukušās zivis, kātiņš ir solids. Attiecīgi, diezgan salīdzinoši, viņš tāds asas solids ir. Uzliku viņam nailonu augstu speciāli, pamēģināsim, pastīsimies. Tīri interesi pēc kā ir. Skauts. Mēģināsim saprast, kā ir. Nav tā, ka tu baigi aktīvi. Šo tas viss notiek. Varbūt pat tumšs. Varbūt tas tiešām šodien ir spilgto toņu dienu. Arī jāmēģina laist dziļā gruntī. Uz pauzes. Jā, pauzes. Kontaktiņš. Tas nebija. Labi, pēdējais mēdiens. Un tad liekam spilgto. Īsti. Es nogulēju šito gan. Bija copa. Ir. Maz aktīva. Pat izmet ārā mānekli, ļoti labi. Bet, pamēģināsim kaut ko spilgtāku. Spilgtāku uzliksim solo. Šis ir favorite solo. Ar neiloniņu 3,5 LB. Pastīsimies, kas te mums sanāks. Nesanāks. Uzliksim. Mēs varētu uzlikt tādu interesantu. Liet. Šādu koketku. Pastīsimies, kā mums lietas notiekās. Jā. Un nost. Solid kāta atšķirība. Salīdzinoši Steve Blanka. Viņš neamortizē visu kātu. Līdz ar ko. Tas nailons amortizē, viņš stiepjās.
Kāds pats ir salīdzinoši stingrs. Tikai spicas daļa faktiski. Sopīte bija. Līdz ar to. Jā. Tā manā skatījumā šis nav tas labākais variants dīķa copē. Jā. Par tādā gumijām, jā, šis kāds ļoti labs. Dīķa copē nav gan. Es jau nāk, ka kiet, ka īsti nav. Bija. Šitā jau maķinīt lielāk. Maķinīt lielāka. Mierīgs. Maķinīt lielāka zivs. Labi, jāpamēģina interesi pēc uzlikt ir, teiksim, uzliksim lielo palu, mēģināsim ātrāk tīt iekšā. Rozā palu. Ātrāk tīsim iekšā, tu skatāmies. Aktīvāk zivu varbūt varēs nolasīt nost. Nu jā, rozā pals. Rozā pals. Nu, jā, paralīt. Neko. Noteikti wobleriem jāpastrādāja. Jāmēģina saprast, kas te patīk, kas ne. Jā. Ārā ir. Bet ar solo. Man nepatīk. Mikrošīgam šis kāds ir ok. Foreļu tēmai, protams, ka nē. Es labāk atgriežos pie savu foršā Maximus. Pirms ir atnākuši mani jaunie, kāds tad strādāja Maximus. Tā, divgrumīgais lūpers.
Šis laikam ir klū, es nemaldos kļūdīties. Es mūžīgi viņus jaucu. Šis laikam ir klū. 2 grami. Perlamutrs malganīgs tāds tā kā rozā punktiņa. Nē. Kā strādā. Šāds te kaistuls. Zivs skaista, izmērs labs. Tāds, nu jau, tāds bišķi virssportiskā. Kā, nu, ir okei. Ļoti vārgs copīt. Tāds kontaktiņš maziņš. Šodien būs jāpamēģina. Tas jāpamēģina no otras gala. Spilgtie viegli. Tas kā ar tiem ir. Galvenā nevar saprast, ir vai nav. Bet ir. Labi. Tik tā būtu viss skaidrs. Jāskaidro tālāk tagad ir. Jāpamēģina ir... Ja vairs pamēģināt pals. Tas ir pals. Pals tāds grunganīgos toņos. Interesanti, kā būs ar viņu. Mēģināsim. Tūlīt tas noskaidros. Šito palu arī viss notiek. Ir. Protams, jāsaprot vēl tas, ka šobrīd šā dīķi pēc visiem ačiem joprojām ir ļoti augsta tā zivju koncentrācija. Attiecīgi, skaidrs, ka šis, teiksim, varbūt nebūs subjektīvākais rezultāts.
kā ir noķert zivs un ko. Bet, nu, kaut kāds ieskats jau būs. Cik prognoz sola vēsu, zemes temperatūra. Un tad, kamēr vēl var, šodien var, bija jābrauc šeit. Bez variantiem. Nu jā, šī ir tāda maču forelīte, maza. Jau tā. Nu ko, labi. Mēģināsim kaut ko citu.